Ļoti bieži ir tā, kad valsts pusē daudz procesu notiek ļoti smagnēji. Un pārējot uz privāto sektoru, tas viss izrādās, ka notiek daudz ātrāk, un tad šķiet, ka valsts tā kā neko nedara, un ka privātie visu dara. Un tad pa vidu ir tas, ko mēs saucam par publisko un privāto partnerību. Lūk. Un par šo jautājumu es labprāt dodu vārdu Centrālās finanšu un līguma aģentūras publiskās un privātās partnerības un finanšu instrumentu departamenta direktoram Reinim Fremeņkungam. Lūdzu. Reinim ir ļoti grūti, jo pirmkārt 15 minūtes, otrkārt visiem ir pusdienas. Tev ir visgrūtāk šodien. Lai soks. Paldies. Tad jau neaizkavēšu jūs pārāk ilgi un negaidīsiet no manis pārāk daudz. Bet jā, tā atšķirība manai prezentācijai ar iepriekšējām visticamāk ir tajā, ka gan atbalsta programmas no Altuma, gan dažādi citi šie iepriekš minētie instrumenti orientējas uz iedzīvotājiem, iedzīvotāju īpašumu, iedzīvotāju vērtību, uz iedzīvotāju īpašumu vērtības pieaugumu un palielināšanu, energoefektivitātes jautājumu risināšanu. Savukārt publiskā un privātā partnerība ir tas, ko publiskais sektors ar šo te instrumentu, kas ir publiskā privātā partnerības modeļa piemērošanu, risina lielās kategorijās šo te vienu vai otru sabiedriski nepieciešamību. Un mazliet par to arī pastāstīšu, kas notiek pie mums, ko mēs esam, ko mēs neesam pieredzējuši līdz šim un ko mēs sagaidām varbūt. Tātad, kas tad ir Centrālā finanšu līguma aģentūra? Visticamāk, pamatā cilvēkiem ir zināms. Pamatā tas uzdevums Centrālajai finanšu līguma aģentūrai ir sadarbības iestāde Eiropas fondu īstenošanas projektu kontekstā, bet mums ir divas ļoti svarīgas kompetences un uzdevumi PPP jomā. Tas ir konsultatīvais atbalsts un kompetences centra lomas īstenošana PPP projektiem, PPP projektu sagatavotājiem, šo te konsultāciju un atbalsta sniegšanu un uzraudzības institūcijas lomas īstenošanu. Un šīs divas lomas, viņas it kā ir paralēlas un no kompetences centra un šī te atbalsta funkcijas mēs kaut kādā brīdī pārslēdzamies plūstoši uz uzraudzības lomas īstenošanu, kad mums ir jāveido šis te vairāk tā kā kontrolējošais darbs, lai nodrošinātu būtībā to, ka projekti ir sagatavoti kvalitatīvi, lai tiem ir pietiekami augsta ekonomiskā vērtība, lai projektu risku sadalījums atbilstu normatīvu prasībām un ārpus bilances uzskaitēji, lai mēs ar PPP projektu skaitu un veiktajām investīcijām nepalielinātu valsts ārējās saistību kopējo apmēru. Jā, būtībā PPP rakstura lielumi ir tādi, ka primāri tam ir jābūt sabiedriski ļoti svarīgam un nepieciešamam jautājumam, ar ko mēs risinām PPP projektu sakarā. Otrkārt, tā ir ilgtermiņa sadarbība. Treškārt, mēs lielāko daļu no projekta riskiem pārliekam uz privātā partnera pleciem. Un tas ir viens no lielākajiem ieguvumiem, ko mēs no publiskā sektora puses iegūstam, veidojot PPP projektus. Būtībā kvalitatīvi sagatavots PPP projekts ir tāds, kur privātais uzņemas pilnu atbildību par projektu pilna cikla, visā pilnā projekta ciklā, no sākuma līdz pat beigām, visi iespējamie lielie un mazie riski, būtiskie, kas pa vidam var notikt, tie gulstās uz privātā partnera pleciem. Un, ja kāds no šiem riskiem iestājās, tad būtībā privātais partneris arī ir tas, kas tiek ar to galā un apmaksā šī riska novēršanas lietas. Šis punkts, ko jūs redzat šobrīd uz ekrāna, tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts šobrīd budžeta likumā. Pirmo reizi vēsturē tāds ir ielikts.
ka visām valsts iestādēm, plānojot ilgtermiņa investīcijas, ir jāskatās arī dažādi citi risinājumi par to, kādā veidā to varētu darīt. Tā skaitā PPP projektu izvērtējums. Tas nozīmē, ka mēs esam jau normatīvos ierakstījuši beidzot, ka mums ir pienākums raudzīties uz to, kā mēs varam izdarīt lietas efektīvāk, labāk, bez šiem te papildus riskiem un sasniegt labāko rezultātu iedzīvotājiem. Kādi tad ir piemēri? Ir viens piemērs, ko mēs daudz esam aprunājuši. Visticamāk, jūs katrs esat dzirdējuši par šo projektu. Tas ir Ķekavas apveceļš. Brīnišķīgs piemērs, labi strukturēts projekts, lieliska realizācija, fantastiski veiksmīgs iepirkums un veiksmīgi izvēlēts privātais partneris. Un šobrīd projekts ir īstenošanas stadijā, uzturēšanas posmā. Mēs esam jau 4 progresa pārskatus izskatījuši, un projekts virzās atbilstoši līgumam un nosacījumiem, kādi tika izvirzīti sākotnēji. Latvijas valsts ceļi strādā pie nākošā projekta, kas ir Bauskas apveceļš. Tas ir līdzīgs projekts, līdzīga struktūra projektam, līdzīga pieeja. Ir, protams, mainījušies apstākļi un mainījusies pasaule kopš tā laika, kad sāka strādāt pie Ķekavas apveceļa projekta, bet būtība un pamata struktūras lielās lietas ir nemainīgas arī šim. Šis būs noteikti, un noteikti viņš būs nākošais ceļu projekts, kas ir pietiekami svarīgs. Par mājokļiem runājot, tad mēs nonākam pie laikam šodienas tā lielā jautājuma un svarīgā jautājuma. Jā, arī PPP projekti tiek plānoti mājokļu jomā. Mājokļu programma tika izstrādāta un apstiprināta ministra kabinetā 24. gada vasarā ar Eiropas Investīciju bankas finansiālu un metodisku un ekspertu palīdzību līdz šī gada, līdz iepriekšējā gada nogalē tika sagatavot finanšu un ekonomiskie aprēķini mājokļu programmas pirmajai kārtai, kurā lēmušas par dalību šajā programmā un mājokļu pieejamu īres cenu mājokļu būvniecību ir nolēmušas 7 pašvaldības. Es ieteiktu nepievērst uzmanību tik daudz šiem te konkrētajiem skaitļiem, kas šajā slaidā ir, jo vēl joprojām notiek dokumentācijas un pašu projektu struktūras gatavošana un būs vēl konkurss pa vidu. Līdz ar to šis viss ir ārkārtīgi provizoriski, bet tie parametri, par ko mēs runājam, ir vairāk kā 100 miljonu investīcijas, apmēram 1400 dzīvokļu būvniecību un 7 pašvaldībās. Ja nekas no tā nemainās, tad tie parametri ir pietiekami nopietni, lai mēs varētu teikt, ka šim projektam ir ļoti nopietni ietekmi Latvijā uz konkrētu mājokļu jautājumu risināšanu, un 1400 mājsaimniecības varēs uzlabot savu dzīves kvalitāti. Ko es gribētu īpaši uzsvērt šajā projektā? Ja mēs skatāmies uz iepriekš slaidos bijušajiem ceļu projektiem, tad tie ir salīdzinoši tādi. Es nevaru teikt par jebkuru PPP projektu, ka tas ir vienkārši, bet ceļu projekts strukturēti ir daudz vienkāršāks nekā šis. Jo Latvijas valsts ceļiem ir skaidrs, ir viens publiskais partneris, ir privātais partneris finansētājs un visa projekta struktūra uzbūve. Ja mēs skatāmies uz mājokļu programmu, tad šeit ir daudz sarežģītāk, un mēs esam visi kopā, un it sevišķi jau tie, kas ir iesaistīti projekta sagatavošanā, viņiem priekšā stāv ļoti nopietni uzdevumi, jo mēs esam publiskā sektora pusē ļoti sarežģītā struktūrā. Mums ir valsts, kas ir deleģējusi savai kapitāla sabiedrībai veikt uzdevumus. Mums ir, kas būtībā visu projektu īstenošanu. Valsts nekustamo īpašumu rokās, valsts dod savu subsīdiju, bet patiesie labumu guvēji un patiesie publiskie partneri
ir 7 pašvaldības, kurām arī ir jāatrod veids, kādā veidā sadarboties ar valsts nekustamiem īpašumiem, ievērojot normatīvu bāzi, ievērojot labas sadarbības principus, uzticēšanos un tā tālāk. Mūsu uzdevums ir šajā visā struktūrā atrast tos argumentus, kas atbild uz mums nepieciešamiem jautājumiem par risku sadalījumu un par ekonomisko ieguvumu. Un jāatzīst, nevienam no mums nav pieredzes perfekti skaidrs šajā te jautājumā. Mēs visi ejam šim posmam pirmo reizi cauri. Mums visiem ir daudz jautājumu un daudz pārsteigumu, un mums visiem ir vienkārši jābūt pašpārliecinātiem, ir jāuzticās vienam otram, un ir jābūt kopīgam mērķim. Tad es esmu pārliecināts, ka mēs tiksim uz priekšu. Lai neaizkavētu vispārāk daudz, man nav gara prezentācija, bet tas, ko mēs darām aģentūrā, ir lai noskaidrotu publiskā sektora kopējos šos te plānus. Mēs arī šogad veicām, pareizāk sakot, pagājušā gada beigās mēs veicām aptauju publiskā sektorā iestādēm un kapitāla sabiedrībām par to, vai un kādas varētu būt PPP projekta idejas. Mēs izsūtījām nenormāli daudz šos te aicinājumus, bet saņēmām 96 aizpildītas aptaujas, kas arī nav maz, ņemot vērā to, kā ir iepriekš gājis ar PPP vispār izpratni un idejām. Kopumā 46 projektu idejas esam saņēmuši, kas, manuprāt, ir izcils rezultāts. Tiešām ņemot vērā, ka PPP vēl joprojām ir ļoti daudz mītiem pilns saistīts un ar ļoti lielu baiļu kaut kādu šo te devu klāt. Tās jomas, kurās ir šīs te projekta idejas kopumā, tie ir mājokļi, komunālā saimniecība, sports, izglītība un transporta infrastruktūra, un atbilstoši šīm te funkcijām un piederībai arī starp pašvaldību valsts iestādēm šīs te sadalās. Tas ja mēs latgalēji piesaistām visu šo, mums ir 2 atbildējuši Daugavpils pašvaldība un Prēļi. Un paldies pašvaldībām par vispār domas un veltīšanu mūsu anketai un mūsu jautājumam. Un, es domāju, ka katrs, kurš domā par publisko-privāto partnerību, ņemot vērā šos te konkrētos pamata lielumus, kas raksturo PPP, liecina par to, ka šī publiskā sektora iestāde ir nobriedusi, gatava ilgtermiņa sadarbībai, gatava plānot ilgtermiņā un īstenot šos te ilgtermiņa mērķus. Jo lielākais, nevis lielākais, bet viens no tādiem lieliem šķēršļiem ir taisni politiskais process, kas maina daudz uzdevumus un prioritātus un plānus. Un šiem te lielajiem strateģiskajiem, valstiski vai sabiedriski nozīmīgajiem mērķiem ir jābūt tādiem, kas iet pāri šim te ciklam. Un, mēs aptaujā arī uzdevām tādus jautājumus, kas ir šie šķēršļi, kas ir tas, kas varbūt traucē jums pat domāt par PPP projektu īstenošanu, tad mēs sastopamies jau ilgstoši ar vienām tām pašām atbildēm. Tā ir ierobežoti budžeta līdzekļi, aizņemšanās limiti pašvaldībām noteikti, laika, komanda, resursu trūkums, kapacitātes trūkums īstenot, sagatavot šos te PPP projektus. Un man jāatzīst, man ir arī pašam pieredze pašvaldībā strādājot nereti, ja arī kaut kāda pieredze ir bijusi, tad, ja projekts netiek īstenots un kaut kā netiek institucionalizēta šī pieredze konkrētā vienībā, tad šī te iegūtā pieredze izplēna un viņa nepāriet uz priekšu. Protams, ka katram publiskā sektora pārstāvim, lai kur tas būtu valstī vai pašvaldībā, ir nepieciešams atbalsts, ir nepieciešama pieredzes apmaiņa un individuālas PPP ekspertu konsultācijas. Un šī ir sadaļa, ko mēs aģentūrā darām PPP kompetences centra
šajā te funkcijas ietvarā. Mēs regulāri konsultējamies un uzrunājam tos, kuri vēlās īstenot projektus, kuriem ir nepieciešams atbalsts un meklējam veidus, kā mēs varam palīdzēt. Tas, ko mēs šogad plānojam, mēs plānojam ļoti, teiksim tā, nevis ļoti, bet izvērst šo te starptautiskās pieredzes apgūšanu un plašākā kompānijā, ne tikai pašu šaurajā lokā, bet aicināt arī pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvus braukt, skatīties reālus projektus, konkrēti svarīgās jomās, lomās un kā piemērus, lai iegūtu šo te iedvesmu nākotnes projektiem. Ko mēs varam mācīties no iepriekšējiem projektiem, kas ir tikuši gatavoti un sagatavoti? Manuprāt, svarīgākais, ko es to daudz kur esmu teicis, bet es to gribu vienmēr uzsvērt. PPP projekts var šķist mulsinošs no tā, ka tur ir daudz iesaistīto no paša sākuma jau. Ir konsultanti, ir pats privātais, tad ir uzraugi, tad ir kompetences centrs, tad ir atbildīgās ministrijas, tad ir pašvaldības pārstāvji, tad ir politiskā vide un tā tālāk. Ir jāatrod tas centrs publiskā sektora projekta tajā sagatavotāja institūcijā, kas uzņemās šo te projektu īpašnieku lomu. Un jāsaglabā šī te projekta saimnieka pieeja un saturs, lai nodrošinātu to, ka publiskā sektora projekta sagatavotājs perfekti pārzina to, uz ko viņš parakstās, kādēļ, kāda būs ieguvuma un kādi ir potenciālie riski katrā konkrētajā projektā. Būtībā uzņemties atbildību par to, ko mēs plānojam un ko mēs darām. Tā kā tas arī laikam būtu mans novēlējums un noslēgums. Jā. Būsim saimnieki, katrs savā druvā. Paldies! Pirms mēs pabeidzam šo paneļa diskusiju un to uzstāšanos, saku lūdzu, tas nozīmē, ka viena lieta, ko tu teici, ka laikam baigi vairāk komunicēt savā starpā, lai nonāktu līdz šiem projektiem, lai viņi spētu labāk izprast. Pareizi? Jā, protams. Jā. Un jūs esat tā ļoti aktīvi tādā izglītojušā darbā, vai tomēr kā jūs to praktizējat? Ļoti aktīvi. Tas ir tāds, kādā gradācijā un skalā mēs raugāmies, bet jā, savu iespēju robežās mēs darām visu un visos iespējamos formātos, ko mēs vien varam. Jā. Labi. Un tad man sanāk tā kā divi jautājumi šoreiz. Proti tavs novēlējums Latgales novadiem un valstspilsētām un novēlējums Latgales iedzīvotājiem. Šis ir labs. Pilsētām, novadiem, pašvaldībām es atgriezīšos pie sevis teiktā. Ir jābūt saimniekiem, ir jābūt drosmīgiem un ir jāgrib sasniegt rezultāts. Un, tas ir reāli, manuprāt, tas, kas nodrošina to veiksmes stāstu. Iedzīvotājiem es novēlu, lai viņiem pašvaldības ir tādas, kuras to dara. Paldies! Bravo! Super! Šis bija labi. Lieliski! Paldies!